Sveicināti, dārgie skatītāji! Jau 4. nedēļu kopā ar jums nedēļas doma un es, Roberts Klimovičs. Šī nedēļa pagājusi kaislībās par ministru prezidentu krēslu, un kamēr politiķi, partijas prezidents strīdās par to, kuram tad ir jābūt nākamajam premjerministram, kamēr žurnālisti ļoti lielu kāri apspriež šo tēmu, aprakstot iespējamos scenārijus, es atturēšos no šīs tēmas komentēšanas, laiks rādīs. Man daudz svarīgāk liekas parunāt par šo laiku, ko es varētu nosaukt par elku laiku, jo sākas pirms Ziemassvētku iepirkšanās drudzis. Un tā ir mūsu sabiedrības viena no izteiktākajām pazīmēm, un katrs no mums šajā drudzī var pavērot sevi. Ko es domāju, ko es šajā drudzī daru, kam es dzīvoju. Uz šo tēmu man uzvedināja vakardienas sarunu ar kādu mazu 7-gadīgu puiku, kurš man atzinās, ka viņa lielākais un labākais draugs esot televizors. Un kad es viņam pajautāju, ko tad viņš darīs, kad viņš nomirs, viņš teica, ka viņš ņems viņu līdzi. Viņam pretī sēdēja brālis, blakus sēdēja brālēns. Neviens no tiem netika nosaukts kā labākais draugs. Bet televizors 2. vietu ieņēma planšetdators un 3. vietu ieņēma tālrunis. Bērni ir mūsu spogulis, un mēs varētu nolikt, daudz no mums varētu nolikt sevi šī mazā zēna vietā un atbildēt, kas tad ir mans labākais draugs. Šogad ir notikusi lielākā traģēdija atjaunotās Latvijas vēsturē, notikusi tieši lielveikalā, nekur citur, kuru, protams, vajadzētu uztvert kā zīmi. Šajā traģēdijā negāja bojā neviens bērns. Bija interesants gadījums, kad māte pirms traģēdijas izved bērnus no veikala, iesēdināja automobīlī, aizvēra durvis un pati aizgāja nomirt. Bija interesants gadījums, kad viens no ugunsdzēsējiem tieši tajā dienā devās pie savas sievas, lai būtu ar viņu kopā savu bērnu dzemdībās, un tas biedrs, kas viņu dežūrā nomainīja, traģēdijā nomira. Ziemassvētku laiks kristiešu mitoloģijā, simboliskajā nozīmē ir uzupurēšanās laiks, sevis ziedošanas laiks. Tas ir laiks, kad cilvēkiem vajadzētu noziedot sevi pārējai cilvēcei, noziedot sevi mīlestības vārdā un ne par ko. Vienkārši Dieva dēļ. Tāpēc, ka Dievs ir žēlstības pilnais, līdzcietīgais, un arī mums tādiem vajadzētu būt, bet mūsu Ziemassvētki ir pārvērtušies par lielu biznesu. Šis ir laiks, kad bodnieki smaida un skaita naudiņu, bet mēs skrienam. Daudz no mums šodien saka, ka viņi nav ticīgie. Taču ticīgie esam mēs visi. Katrs no mums ir ticīgais. Un tad, kad mēs runājam par to, ka mums nav reliģijas, tad, kad mēs runājam par to, ka mēs neticam Dievam, tad šis laiks ir tas, kad mēs varam redzēt, kam tad mēs patiesībā ticam, ko mēs pielūdzam. Jautājums nav, kas ir Dievs. Jautājums ir, kas ir mans Dievs, kam es ticu. Un nākamā gada priekšpēdējā nedēļa varētu būt lielisks laiks, kad katram no mums rast sev atbildi uz jautājumu, kas tad ir mans Dievs, kam es dzīvoju, un kas notiks tad, kad es nomiršu, ko es sev paņemšu līdzi. Ar šādu visai, manuprāt, jautru un pozitīvu noskaņu es gribētu šīs dienas nedēļas domas raidījumu pabeigt, novēlot jums saprātu, mieru, mīlestību un atcerēties, ka Ziemassvētku laiks ir upurēšanās laiks, kad daudz svarīgāk ir mīlēt un kalpot citiem. Nevis skraidīt pa veikaliem.
un dziedāt Eglītei slavas dziesmas.